paldies cilvēkam augšķi, ka šī ir saulaina diena. Trasi, kā redzam, mums jau ir nožūsi. Tas nozīmē, ka mēs esam gatavi labākiem drifteriem šodien, kas mums pavisam ir 13. Gan no Lietuvas, gan no Latvijas ir atbraukuši cilvēki, kuri cīnīsies par galveno balvu 1000 eiro. Добро пожаловать на трассу Бикерники. Сегодня вы увидите, как не на шутку будут соревноваться дрифт. И они получат приз 1000 евро. Un tātad, vai mēs lūdzu varētu palūgt visus šodienas sacensības dalībniekus trasē, lai varētu iepazīstināt skatītāju, kas tad šodien mums cīnīsies par 1000 eiro. Trasē. Sagaidīsim, kamēr viņi sastāstīs, tad jau iepazīstināsim ar viņu, ar skatu no viņu, kas par mašīnu, tik jaudīga. Tātad, vai varētu lūgt nedaudz aplausus mūsu drifta dalībniekiem? Super! Un tātad, ar pirmo numuru šodien pie mums ir ieradies Miks Golubovičs, BMW S30. Motors iekšā ir ielikt no 2.8, apkurā jauda 200 zirgspēki. Pirmo gadu piedalās šogad. Vai varētu lūgt vadītāju parādīties cilvēkiem? Paldies tev, Mik! Ar trešo numuru pie mums šodien ir ieradies Arnis Namnieks, BMW E36. Kā pats saka, 2.8 stops, bet 200 zirgi ir, un es domāju, ka šeit trasē ir piemērota mašīna. Iedalās 2. sezonu, ir lieli plāni nākošai sezonai. Ir viens no Diamond Racing komandas pārstāvjiem. Ar 4. numuru driftam neraksturīga mašīna. Vienīgais taurīgs BMW E36 un Andris Rancāns. Zem kakla slēpjās M3 motors. Ar 5. numuru zeltainā krāsā BMW E36 Artūrs Mihailovs. Zem kakla arī mums ir ielikt M3 motors, kas nozīmē, ka būs ko redzēt. Ar 6. numuru
Jānis Ruņis ar ļoti interesantu kombināciju. BMW E30, 2.7 turbo motors. Aptuvena jauda, kā saimnieki ziņoja, ir vismaz 250 ziegspēki. Pēdējās 2 nedēļas esot pavadījis garāžā un gatavojies šim pasākumam. 7. numuriņš Vladislavs Bergmanis, jaunpienācējs rīt aprītās, BMW E36. Zem motora pārsaka slēpjās M3 motors no nākošās paudzes BMW, aptuvenā jauda 350 ziegspēki. Es pieņemu, ka viens no jaudīgākajiem aparātiem šodien. Aplausi! 8. numurs Aleksandrs Siņīcins. Tieši tā, BMW E30, 4 litri V8 motors, aptuvenā jauda 300 ziegspēku. Pats būvēs mašīnu, pats bijis klāt no pirmās dienas līdz šodienai. 1. gadu piedalās driftā un pagaidām diezgan veiksmīgi mums izdodas. Tad redzēsim, kas notiks šodien. 9. numurs un beidzot tikās pārstāvis no Japānas, Edijs Jāksa ar Nissan 200 Motors 1.8 turbo, bet lai tas jūs nemāna. Mašīnas jauda aptuveni 300 ziegspēku. Edijs ar driftu nodarbojās jau aptuveni 7. gadu, ir viens no pirmsācējiem šajā jomā Latvijā. 10. numurs Kaspars Mamons, BMW E30. Iekšā slēpjās 2.5 motors, aptuvenā jauda 200 ziegspēki, mašīna ir speciāli sagatavota proti klasē. Ar 11. numuru cilvēks, kas mums jau ir ļoti labi zināms, jau 3. gadu piedalās drifta sacensībās. Ervīns Žuks, BMW E36, zem kapota M3 motors, 350 ziegspēku jauda. Tālāk. Mums ir arī viesi no Lietuvas. Un ar 12. numuru Kastutis Alekna, Nissan S14A. Viens no vadošajiem drifteriem Lietuvā. Ar 15. numuru pie mums vēl ir ceļā kaimiņš no Lietuvas. Evaldas Kovalenka ar Nissan S13 Silviju. Kā ziņots, tūlīt viņam jau vajadzētu būt klāt mērojis, viņš ir tālu ceļu no Lietuvas. Viens arī no vadošajiem un pazīstamākajiem drifteriem Lietuvā, kā arī drifta pirmsācējs šajā valstī. Un ar 18. numuru pie mums šodien ir ieradies Valdis Kikus, kam bija plānots jums parādīt Nissan 200 SI ar 4,4 litru V8 motoru, bet, diemžēl, tehnika mēdz pievilkt, tāpēc viņš ļoti ātri nomainīs automobīlu uz BMW E30 2.5 motoru. Atbalstīsim viņu, jo īpaši. Tātad, paldies mūsu drifteriem! Kā mēs redzam, ir diezgan raiba kompānija, ka mums šodien ieradusies. Es domāju, ka minūtes 10, 15, un mēs varēsim sākt jau pirmos kvalifikācijas braucienus. Informēju jums, katram vadītājam būs 3 kvalifikācijas braucienus. Ja kādā no braucieniem viņš apgriežās, tas nozīmē, ka viņš saņem vērtējumu 0. Tiks vērtēts nevis kopējais brauciens skaits, bet viens labākais. Tas nozīmē, ka, ja vienā pieļaujam kļūdu, mēs varam mēģināt 2. un 3. piegājienā. Tātad drifteri tiek aicināti lēnām, varbūt arī nedaudz pavadinot arī 20 minūtēm, reiz 15 tātad. Mēs sāksim enerģijas drift partiju kvalifikācijas braucienu. Paldies un pagaidām!